Hei, draugi mīļie! Nu ko, man jau visi rēķini ir nojukuši par X39 plāksteru lietošanu. Ko es varu teikt? Jūtos es joprojām ļoti labi. Es kā vecs šīs visus plāksterus krāju nemetu ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņus var tomēr izmantot vēlreiz, jo, protams, viņi vairs nelīp tik labi, bet var atrast tādu, un ar otru plāksteri, piemēram, ka es biju sasitusi rokas, pielīmēju pie šīs te sasistās locītavas, un sāpes man jau nākamajā dienā vairs bija mazinājušās, un vēl nākamajā vispār jau pārgāja. Tā kā to es arī ieteiktu nemest ārā šos te izlietotos plāksterus, bet jā, mana lielākā problēma, kā izrādās, ir ūdens dzeršana, jo lietojot šos te gaismas plāksterus X39, organismam ir nepieciešams mūsu tajā iekšējā fabrikā, kas ir no Dieva dota ļoti gudra, varoša un zinoša un vieda, ir nepieciešams izeivielas un ir vajadzīgs ūdens mūsu šūnu darbībai, jo, kā jūs zinat, šūna sastāv no plazmātiskas vielas, kuras pamatā ir ūdens. Ne par velti saka, ka cilvēks sastāv no 80, līdz 80% atkarībā no vecuma no ūdens. Tā kā, jā. Vēl es esmu novērojis, ka man ir mazinājusies tieksme uz kafiju, mazinājusies tieksme uz tēju, konkrēti melno tēju. Es pirms tam diezgan daudz dzēru melno tēju pa dienu, un tagad vairs es to nedaru. Vēl es esmu novērojusi, ka man vairs negaršo vīns, bet dzīvojot Itālijā, tas ir diezgan sarežģīti, jo tāpēc, ka vīnu šeit lieto praktiski katrā maltītē, pie lanča, pie pusdienām, latviski sakot, jā. Tā kā, jā, izmaiņas notiek, ir tikai 2 nedēļas pagājušas, bet novērojumi ir diezgan vērā ņemami.